Es domāju, ka mēs varam sākt, un es uz neformālu sarunu šeit uz Branku Brančotavas skatuves aicināšu Jelgavas novada deputātus. Un tieši konkrēti arī partiju pārstāvus. Tad aicinu Uldi Aināru, kas ir jaunās vienotības pārstāvu, lūdzu, ar aplausiem. Sagaidām. Tad Gundars Liepa, ko pēc tam Oskars Cīrls pārņems Nacionālā apvienība Visu Latviju un Tēvzem brīvību Elena Kāta, kā lūdzu skatuves. Droši vīri ieņemam vietas labākās. Dina Tauriņa, Latvijas reģiona apvienība, lūdzu. Andris Ozoliņš, Latvijas zaļā partija, lūdzu. Ilze Vītola, Latvijas zemnieku savienība. Un Madars Lasmanis, Latvijas attīstībai. Lai jūs visus varētu redzēt, jā. Tā, mums, protams, ir laika limits. Un, jā, kā jūs jūtaties? Starp citu, šī pirmā kafija ar politiķiem, ar iedzīvotājiem, jo pārsvarā bijuši kafijas politiķiem ar jauniešiem. Nu, lūk, bet pirms mēs uzsākam tās nopietnās sarunas, jums ir iespēja izvilkt vienu kārti. Skatīties? Jā, protams. Un šīs kārts ir jautājums, vienkārši jautājums iz dzīves. Jo mēs visi esam cilvēki. Un es atceros pasākumu pirmo, ko es esmu vadījis kafiju ar politiķiem, tad tieši jauniešiem, ka jaunieši man saka, bet viņi ir tādi paši cilvēki kā mēs. Jā, mēs visi esam cilvēki līdzvērtīgi un vienalga, vai tev ir 13, vai 30, vai 45, vai tu esi sētnieks vai deputāts. Tāpēc es aicināšu, pirms mēs dodamies tādām nopietnām sarunām, atbildēt uz šo kārtiņas jautājumu. Jā. Labdien! Jūs droši varat arī sēdēt. Jā, droši. Labdien, man sauc Gundars Liepa. Esmu deputāts no Nacionālās apvienības. Protams, pirmā persona mums ir Cīrls Juris. Tā kā es jau tēvu nosaucu. Oskars, viņš tuvāk pie sirds. Jā. Nu, tā kā Oskars, Cīrls, viņš uztraucies esmu. Bet, pastāst, kas ir tavi talanti? Teikšu tā. Es domāju, ka mani talanti ir sākot jau no jaunības dienām. Man ir daudz zelta medaļu dažādos sporta veidos, ne tikai vienā. Kā es biju labs skrējējs, labs svarcēlājs, arī volejbolists. Tad, kas attiecas uz vēlāku laiku jau, ja? Tomēr vairāk vai mazāk, varbūt tas arī kaut kāda veida talants ir, ja? Deputāts esmu jau 28 gadi. Tā kā man iedzīvotāji ir atbalstījuši šos gadus, domāju, ka tas varbūt arī ir savu veidu talants. Es mazāk runāju, bet vairāk daru, parasti dzīves moto. Kas man patīk no tādiem hobijiem? Šahs, tenis novus, arī galda spēles, tā pati zolīte, vienmēr piedalos turnīros. Savā dzīves laikā ir bijis viens tikai no tiem turnīriem, kad esmu godalgots tādā lielākā publikā. Bet, kā saka, tā jau ir tāda veiksmes spēle, kad zvaigznes tev stāv blakus, tad arī noteikti vari vinnēt. Varbūt no tiem talantiem var saukt arī to, ka negribās cilvēks to arī nedrīkst darīt, lielīties, kad viņš dzīvē kaut ko ir sasniedzis, varbūt vairāk nekā citi. Ja? Es šādi tad kādam atļaujos pateikt arī, ka vienkārši traktorista dēls. Ja? Šodien esmu salīdzinoši veiksmīgs uzņēmējs. Es ceru, ka Dievs man nesodīs par to. Nedrīkst teikt, ka esmu veiksmīgs. Ja? Var arī kādreiz paslīdēt kāju šajā biznesā, jo kapitālisms, tas ir vienā ziņā
patīkams, ka tu vari būt uz viļņa, ja? Bet bieži vien daudziem uzņēmējiem gadās arī, kad tas vilnis noplok. Ja? Nu, paldies liels. Paldies, liels, Guntur. 28 gadi politikā. Jā, paldies. Jā. Labrīt. Dina Tauriņa. Es arī neesmu pirmā LRA sarakstā. Dainis Liepiņš šodien spēlē hokeja spēli, tāpēc deleģēja mani piedalīties. Man tāds jautājums pastāst kādu jautru gadījumu no skolas laika. Nevar atcerēties vienu, bet pastāstīšu gadījumu, kur vajadzētu uztvert ar smaidu, un es uztvēru ar smaidu, bet kas tiešām ietekmē, zināmā mērā, manu likteni. Dzīvojot Aucē, ar vecākiem 4. klasē pārcēlāmies uz Jelgavu, jo uzcēlām Ozolniekos tātad māju. Bet bija jābrauk ar vilcienu vēl kādu laiku uz skolu, un tā vienā pirmdienas rītā, tajā vilcienā Mažeiķi Jelgavu, es esmu aizmigusi, un es pastos pa logu, man izstāsta, ka tā ir Ozolnieki, jālec laukā, es izlecu, ziema, kupenes. Es esmu izkāpusi 50. kilometrā vienu pieturu, tātad pirms Jelgavas. Ko 10-gadīgs bērns, eju, mājas, ugunis, agrs rīts, krievu cilvēki, dzelzceļa strādnieki. Bet redz, arī tajā laikā es jau ar tām minimālajām zināšanām varēju saprasties, kur ir Jelgava, kurā virzienā jāiet. Nonācu 16. autobusa galapunktā, atbraucu nebija skolā tajā dienā un tā. Tas kaut ko liecina par mani. Mani vecāki, toreiz nebija telefona, viņi nezināja visu dienu, ka es neesmu bijis ne skolā, ne mājās, es kaut kur esmu gājusi pa sniegiem. Laikam tas, varbūt tas bija jautri. Neviens patiešām nestresoja tā kā šobrīd, ja bērns nav sazvanāms pusstundu. Bija kaut kāda tāda uzticēšanās un sajūta, ka viss būs kārtībā, bet rekā es tiešām esmu uztraukusies, jo es gribēju izstāstīt pavisam citu gadījumu. Šis gadījums liecina kaut ko par mani, bet ar smaidu jāuztver tas. Elpojam, mēs visi šeit esam klātsoši. Jāuztver tas, kā mani ielika Jelgavas 4. vidusskolā sporta klasē. Auce, zināmā mērā lauka skola, dod līdzi perfektu raksturojumu, kā teicamniece, mācās muzikas skolā, mācās klavierēs. Viena piebilde patīk sports. Un šī piebilde bija tas galvenais arguments, kāpēc man ielika sporta klasē, basketbola klasē, kuras tiešām arī mācījos un paldies, bet, redz, tā mazliet nenopietni viņi piegāja šim neielika man mūzikas novirzienā, bet varbūt labi. Jā, paldies. Paldies. Ilze. Esmu Ilze Vītola, šodien pārstāvu Latvijas Zemnieku savienību, un jautājums ir, pastāsti, kas tevi kaitina. Un, ja tā jāsaka, dažreiz es pati sevi mēdzu nokaitināt tā, ka maz neliekās, un uz visu pārējo laikam dusmoties nav nedz jēgas, nedz arī vajadzības. Tā kā viens no maniem vaļaspriekiem ir rokdarbi, tad man riktīgi nokaitina, tad, kad ir vismaz 3 krāsu dzīvi pavadienu, un viņi sapiņķerējas tā, ka tur ir jāpadomā, kā to visu dabūt vaļā. Un, ir bijuši brīži, kad tu zini, ka tu noliki atslēgas vai kādu lietu kaut kur skapī vai uz plauktiņu, un tu atnāc un tu saproti, viņas tur vairs nav. Tas tā kā ir kaitinoši. Bet pārējais nebūsim dusmīgi un nav ko kaitināties. Paldies. Paldies, Ilze. Andri? Jā, Andris Ozoliņš. Startēja no Zaļās partijas saraksta. Zaļajā partijā man ir vairāki dombiedri. Jautājums ir pastāsti par savu lielāko sasniegumu. Mēs varētu teikt tā, ka sasniegumu dzīvē ir formulējumi dažādos rakursos, dažādos veidos, bet pastāstīšu par tiem sasniegumiem, kuri saistīti ar radīšanas procesu. Un sadalīšu tos 8 gadēs. No 2000. gada
kad man bija nepilni 30 gadi, kad sākās reāli tas process, kurā ir uzkrāts kaut kādas zināšanas pieredze. Līdz 2008. gadam man izdevās izveidot komandu, ar kuru kopā mēs nojaucām āda eksperimentālo rūpnīcu un izbūvējām Viktorijas ielu, kurā šobrīd varētu būt aptuveni 50 mājas, plus mīnus, no kurām 30 tika uzsākta būvniecība laikā, un sadalīta parcelēta šie gabala laikā, kad mēs ar savu komandu šo ielu izveidojām. Otrs posms ir 2008. līdz 2016. gads, kad izbūvējām labiekārtot darba vietu saviem darbiniekiem šeit pat Brankās. Šobrīd teritorijā darbojās veiksmīgi Amazona grupa, darbojās uzņēmums, kur es esmu izveidojis, uzņēmums Dreamway, par kuru ir bijušas daudz dažādas diskusijas. Un uzskatu, ka šie divi projekti ir līdzvērtīgi. Virziens darbības ir bijis atšķirīgs. Viens ir kopumā iedzīvotāju virzienā vērsts, jo tur dzīvo apmēram 50 ģimenes. Otrs ir vērsts darbinieku apstākļu uzlabošanas virzienā, bet abi ir vienlīdz nozīmīgi man personīgi. Ja mēs runājam par trešo projektu, tad šis projekts turpinās vēl joprojām. Projekts uzsākts bija 2008. gadā un ir aizņēmis jau 2,8 gadus. Tā ir Pipara iela 1, kur ir izveidota atpūtas vieta. Dīķis ir 4 volejbola laukumi, ir aplis, kurā cilvēki var atpūsties un kurā var nodarboties ar dažādām aktivitātēm. Zumba, TRX, intervāla treniņi. Un šo vietu apmeklē arī tie iedzīvotāji, ar kuriem mana politiskā un sadzīviskā platforma ir atšķirīga. Un tas ir būtiski. Es nesadalu cilvēkus pēc viņu pārliecības, bet gan pēc tā, vai viņi ir spējīgi pieņemt kaut kādas lēmumus un strukturēties, ieklausoties argumentos. Pārliecība ir vērtīga tajā brīdī, ja pārliecība veido fakti un argumenti. Paldies. Paldies, Andri. Madar. Sveicināti. Es būšu Madars Lasmans, pārstāvu partiju Latvijas attīstībai. Man ir gana filozofisks jautājums, pastāsti, par ko tu esi pateicīgs. Ja jāsaka pateicīgs, es domāju, ka es esmu pateicīgs visiem, kas manā dzīvē nākuši līdzās, sākot no maniem vecākiem, kas man ir ticējuši, laiduši skolās. Paldies maniem noteikti skolotājiem, kuri ir ticējuši. Es noteikti neesmu ne tas labākais skolnieks bijis un delveris uz vēlu paraušanu. Un visās mācību iestādēs gājis visādi ir. Neesmu nevienu brīdi bijis teicamnieks. Atšķirībā no Taurīnas kundzes, kurai bija rakstīts teicamnieks, man noteikti, ja sūtīja līdz papīrī, tad bija rakstīts turieties pa gabalu. Jā, par skolotājiem pat paldies, protams. Paldies par tiem visiem, ko kopā esam strādājuši. Kaut kā sanāca, jā, kad labu laiku jau par to politisko dzīvi būtu, protams, ne tikai Jelgavas novadā. Un katrā laika posmā noteikti jāsaka paldies cilvēkiem, kas uzticējušies, cilvēki, kas sapratuši, cilvēki, kas par to ir atdevuši savu balsi. Un arī šobrīd, es domāju, laiks ir gana sarežģīts un jābūt pateicīgiem mums par jums, arī jums, par to, ka jūs atnācāt. Paldies jums! Paldies, Madara. Uldi. Jā, labdien! Uldis Ainārs, Ozolnieku iedzīvotājs no pašas dzimšanas, pārstāvu partiju Jaunā vienotība. Un man tāds ļoti interesants jautājums, par kuru varētu runāt stundu, vai arī 2 minūtes. Pastāsti, ko tu dari, lai nākamajām paudzēm būtu labāka dzīve. Tāds ļoti filozofisks jautājums, bet es neesmu humanitāru zinātņu piekritējis, tāpēc runāšu par skaitļiem. Iedomājamies lidmašīnu, lidojam mākoņos. Kā pilots orientējas? Pēc instrumentiem. Piekrītat, citu variantu nav. Un iedomājamies politiķi vai jebkurus lēmumu pieņēmējus. Kā var pateikt, vai lēmums ir pareizs vai nav? Tātad apkārt ir dati. Un es domāju, ka nākotnē mūsu dzīve būtu labāka, ja mums
politiķi būtu tā kā profesionāli piloti, paskatītos uz skaidļiem un pateiktu, jā, tas bija pareizais lēmums. Es jums minēšu vienu piemēru. 3 ciparus. Jelgavas novada budžets. 3 svarīgi skaidļi. Tātad iedzīvotāju ienākuma nodoklis, aptuveni 30 miljoni. Nekustamā īpašuma nodoklis, aptuveni 5 miljoni. Un ieņēmumi no īpašuma un kapitāla daļu pārdošanas 5 miljoni. Tagad padomājam, kas notiks, kad mums beigsies īpašumi, nebūs iespējams pārdot kapitāla daļas, būs 5 miljonu caurums. Un mans mērķis šai runai visiem bija padomāt kopīgi, paskatīties uz lēmumiem, ko pieņemam, un skatīties no pilota pozīcijām. Ja lidmašīna nokritīs, jā, to uzreiz pateiks. Bet kļūdaini politiķu lēmumi atspoguļosies nākošajās paudzēs. Paldies! Paldies, Ulda. Aplaus deputātiem uz šiem atbildes jautājumiem. Paldies. Jā, nu ir pagājis laiks, 2 gadi, nu jau iet 3, kad jūs pildat deputāta amata pienākumus Jelgavas novada pašvaldībā. Un tāpēc jums katram būtu tāds viens no jautājumiem, kas tad ir jūsuprāt izdevies, ko tad ir jūsuprāt izdevies paveikt, tā kā no tā plānotā, kad jūs uzsākāt darbu šajā domē, šajā pēdējā sasaukumā? Jā, jūs droši, kurš ir gatavs jau ķerties, vērsim pie ragiem. Pēc sajūtām. Mikrofons mums ir viens. Bet tiešām tā, personiski arī. Jā. Es varu teikt, ka šo 2 gadu laikā man nav izdevies paveikt pilnīgi neko no tā, kas bija ieplānots. Nav izdevies turpināt to, ko mēs iesākām Ozolnieku novada darbības laikā. Ir bijušas dažādas projektu transformēšanas un varu minēt tikai pāris gadījumus, lai jūs saprastu, par ko es runāju. Piemēram, ielas asfaltēšana. Būtu aplami teikt, un ir aplami teikt, ka Ozolnieku novada deputāti, bijušā novada deputāti, kuri šobrīd ir Jelgavas novada domē, bija pret ielas asfaltēšanu. Mēs bijām par šī ceļa labiekārtošanu, arī apgaismojumu izbūvi, bet veids, kādā tas tika izdarīts un cik tas maksāja, es jums varu salīdzinoši pateikt, ka 2021. gadā bija jau vienošanās par cenu aptauju, kurā armatūra izbūve maksātu 20 000, tātad 20 armatūras apgaismojumu, katra armatūra ir 1000 eiro aptuveni, un iela būtu izgaismota, un ielas asfaltēšana maksātu aptuveni 60 000. Var grozīt galvu, var negrozīt, bet bija sagatavota jau cena aptauja, bija pat cena aptaujai jau pieteikumi, bet tas netika izdarīts. Tā vietā tika izbūvēta iela pēc pilna projekta. Šobrīd iela ir asfaltēta, un tas ir labi, bet mēs esam ieguldījuši vismaz 2 reizes vairāk šīs ielas izbūvē, kā to varēja izdarīt vienkāršotā veidā. Un tas bija izdarāms tiesiski, precīzi, tur nebija nekāda nelikumība, vajadzēja tikai mazliet nestandarta piegājienu. Otrs projekts ir skolas ielas labiekārtošana, kas notika pie Ozolnieku kalna, kur vienkāršotā veidā, izlietojot, manuprāt, tie bija 8000 eiro, tik labiekārtot pieturu, lai arī bija sagatavots projekts, kur realizācija pēc tam mums izmaksāja 70 000. Viņš šo projektu realizēja, neskatoties to, ka elementāri vide bija sakārtota, vajadzēja pierādīt, ka projekts ir sagatavots un ka obligāti šī teritorija jālabiekārto tieši šādā veidā. Pierādīt to var, bet un nav slikts rezultāts. Ir viss kārtībā, ir ieguldīts teritorijā, kura tiek apmeklēta, lietot. Jautājums ir par ieguldījumu apjomu un to, kur šo naudu varēja izmantot liederīgāk. Labi, es nerunāšu par satiksmes organizāciju pie kalna, jo, teiksim, šī
šis punkts ir principiāls, jo vajadzēja satiksmi organizēt savādāk nekā tas bija izdarīts pirms tam. Šobrīd iedzīvotāji arī čatā raksta un jautā, kāpēc kustība ir 2 virzienos pa iebrauktuvi, kur vienmēr rodās kaut kādas domstarpības, kad ir liela automašīnu plūsma. Īsumā esmu atbildējis, tad 2,5 gadu laikā paveiktais ir mērojams ar ieguldītu darbu, priekšlikumiem un pozīcijas iespējām realizēt visu atbilstoši viņu iecerēm, neņemot vērā opozīciju. Paldies! Paldies, Andri. Paldies. Jā, jāatzīst godīgi, Jelgavas nodaļa ir 16 pagasti. Andris runā tikai par vienu pagastu problēmām. Pagastos visos ir kaut kāds lielāks vai mazāks problēmas. Un šis jau iezīmē šī sasaukuma lielāko izaicinājumu, kad mēs esam 7 partijas. 7 dažādi viedokļi pie viena galda. Vienmēr visus jautājumus padara ilgāk diskutējums, grūtāk pieņemamus, un, ja godīgi jāsaka, šis sasaukums manā skatījumā ļoti sarežģīts, un teikt, ka mēs kaut ko esam ļoti dižu panākuši. Ja man godīgi jāsaka, tas atslēgas vārds, ko es gribētu teikt, mēs esam spējuši nodrošināt stabilitāti, jo mēs esam bijuši visādos vējos, jūrās, vai kur tik neesam bijuši. Mēs pa šo 2,5 gadi, kas pagājuši, esam spējuši varbūt pēc tās trakojošās vētras nomierināties, bet teikt, ka mēs esam kaut kādus dižus liels investīcijas projektus panākuši, noteikti, ka nē, ja tos, kurus mēs šobrīd realizējam, tie arī ir mantojumi no iepriekšējiem sasaukumiem, Gelējas sards, gan Zaļnieku kultūras nams, tie ir jau iepriekšējos laikos projektēti. Šobrīd arī, tā godīgi jāsaka, mēs realizācijā šobrīd strādājam pie projektiem, bet tādu zaļo gaismu un jāvārdu laikam man pat atmiņā nav neviens projekts no tādiem investīciju būvniecības, kur mēs esam teikuši jā un būvējam. Mēs daudz runājam, daudz diskutējam, daudz laužam šķēpus, bet vienīgo, pa ko mēs spējam vienoties, ir ceļu infrastruktūra. Tas arī mūsu budžetā atspoguļojas gan pagājušajā gadā, diezgan kuplā skaitā, gan arī šā gada budžetā. Tāpēc es domāju, priekš iedzīvotājiem, man liekas, ziņa laba, par ko mēs spējam vienoties, ceļus mēs remontējam. Vienmēr ir diskusija, kāpēc šo ceļu vai ne šito ceļu, kāpēc tik garu vai ne tik kvalitīvu vai tik pārāk kvalitīvus. Tie atkal viss ir jautājumi arī speciālistiem. Politiķi neizvēlās ne ceļa seguma, virsmas, daudzumu, ne apjomu, ne dziļumu. Mums ir gan inženieri, gan būvvaldes, gan viss kaut kas, kas nosaka katra ceļa, teiksim, nepieciešamību un remonta dziļumu. Tāpēc es teiktu, ka atnākot ar tām varbūt cerībām visi, kas atnāca uz tām 21. gada vēlēšanām, un es domāju, ka ne gluži kāds ir sasniedzis kaut kādus vai izpildījis daudz savas programmas, bet mēs esam par šo laiku nonākuši pie secinājuma, ka apzinājušies, kas mēs esam, mēģinājuši viens otru iepazīt, mēģinājuši atrast kādus kompromisus, un gala rezultātā mēs esam spējuši apstiprināt budžetus un nodrošināt pašvaldības nepārtrauktu darbību un neesam aizgājuši ārkārtas vēlēšanām. Jo tā gaisotne, es uzskatu, mums ir ļoti saspīlēta politiskajā un deputātu korpusā, un par to, protams, jā. Es gribētu, kad iedzīvotāji daudz vairāk iesaistīt, daudz vairāk teikt, ko viņi grib redzēt, dzirdēt, tie, kas ir savus. Katrai partijai ir savi vēlētāji, arī savai partijai. Katrs jautātu, kāpēc jūs darat tā vai šitā. Un būtu daudz vairāk diskusijas iekšēji arī partijās. Lielāka diskusija, es domāju, arī atvieglot mūsu to dzīvi. Bet jā, mans skatījums 2 gados, tā sasniegums ir, mēs esam stabili un uz attīstību vērsti. Paldies, Medar. Ilze. Jā, tad, kad partnerība Lielupa uzrunāja un informēja, ka būs arī šie jautājumi, man arī ir līdzi. Es kā kārtīgs skolnieks paskatījos uz to priekšvēlēšanu programmu, un varbūt šobrīd bišķiņ pēc principa, kas tas sunim asti cels, ja ne pats. No tā, kas ir izdevies, protams, nekas nav mērāms absolūtos skaitļos un ir tālu no ideālā un tālu varbūt arī no tā, kādas bija šīs vēlmes un uzburtā pasaule, kad programma tika veidota, bet es gribētu minēt tādus kā 3 blokus, kurus es teiktu, kad ir izdevies.
varbūt ne tik ļoti kā gribētos, un pirmais tas ir izglītībā. Arī šobrīd, zinot, kad ir situācija, kad notiek šīs reformas izglītībā un skolu tīkla sakārtošanā, izņemot vienu lēmumu, kas ir ļoti nepopulārs, bet, diemžēl, viņš ir tāds, kāds ir attiecībā uz skolu tīklu. Mēs noteikti iestājamies, un mums šobrīd ir izdevies saglabāt esošo skolu tīklu novadā. Un es ļoti ceru, ka kopā ar kolēģiem arī mums būs uz priekšu iespēja nodrošināt, kad visas izglītības iestādes, kas ir, atrodas katrā no pagastiem un ir iedzīvotājiem iespējami tuvu. Otrs bloks ir uzņēmējdarbība. Jā, šajā laika periodā ir izveidota uzņēmējdarbības konsultatīvā padome, un par tādiem lieliem un cēliem mērķiem vai izpildītiem rezultātiem ir daudz pāragri runāt, bet ir sākta diskusija. Diskusija ar uzņēmējiem, uzklausot un tiekoties uzņēmējus. Jāsaka, tie vārdi, kas tiek veltīti mums deputātiem, nekas patīkams nav, bet tādi jau ir šī saruna un darbošanās. Un mums ir izdevies saglabāt, atbalstot gan jaunos uzņēmējus, gan arī piešķirot finansējumu uzņēmējdarbības projektiem. Un kaut vai šie ceļu projekti, kas ir kopā sadarbojoties ar uzņēmējiem, kur ne tikai pašvaldībai, bet arī katram uzņēmējam ir pienākums radīt jaunas darba vietas, kas noteikti ir papildus nodokļu sloks katram uzņēmējam. Mēs esam to izturējuši, un mēs uzņēmējiem esam radījuši šo iespēju, un katrā pagastā kāds ceļa posms noteikti tiks sakārtots, un es ceru uz kopīgi panākt lēmumu arī par turpmāko. Un trešais, katram no mums mēs esam nodrošinājuši šo iespēju gan kultūrā, gan sportā pavadīt brīvo laiku pagastos, un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, kad katrā pagastā cilvēkiem ir iespēja atbilstoši savām interesēm un vēlmēm izmantot pakalpojumus, kas lielākajā tiesā ir bez maksas. Paldies! Paldies, Ilze! Es jau gribēju pēc Ulda runāt, bet nu labi. Bet jūs droši. Bet te ir, jā, pēc sajūtām. Šeit nav pareizi, nepareizi, šeit tiešām pēc sajūtām. Nē, ja drīkst, ja tu esi džentelmenis, tad es pēc tevis drīkst. Nu labi. Bet vēlmes manis izpildīt. Labi. Ok, viss kārtībā, ja mikrofons pie manis. Man ir viedoklis, un man arī nav bail viņu izteikt. Man personīgi kā ozolnieku iedzīvotāja lielākā veiksme, un tas, kas ir izdarīts, ir ūdensaimniecības projekta pabeigšana. Jā, es domāju, ka ozolnieku cilvēkiem tas ir jānovērtē. Tas bija mega darbs, gan administratīvi, gan celtniekiem, būvniekiem. Un es saku, Zvaigžņu ielā tagad ir 21. gadsimts, un arī visās blakus ielās un visur, kur ir beidzot centralizētā kanalizācija, tas ir. Un ja rodas jautājums, ko te jūs tur deputāti, kāds jums tur nopelns? Nu, nav jau tā, ka aicinājām arī kapitāla daļu vadītājus runāt, domājam, kā labāk uzrunāt iedzīvotājus, lai pieslēdzas, jā. Pati pieslēdzos un neprasīju pabalstu. Un tas ir ļoti, ļoti liels darbs izdarīts nākamajām ozolnieku gadiem. Manā ieskatā ļoti labi izdevās atrisināt ledus halles atgūšanas jautājumu, atdošanu privāti īpašniekam. Manā ieskatā tā bija nekaunīga zakšana gaišā dienas laikā. Uzskatu, ka tas ir ļoti labi, kas ir izdarīts. Priecājos, ka ir konceptuāli sadarbības partneri. Mēs esam nobalsojuši par ēkas iegādi skolas ielā 4B. Tā beidzot ir, mēs zinām daudzi, un zinu, ka ir domā līdzīgi, ka ozolniekos attīstība var sākties tikai ar jaunas būves esamību. Ja? Vai vienalga. Visas iestādes ir iekonservētas jau pēdējos 5 gadus. Ja? Nu, attīstība tāda
domājot ilgākā laikā, nebija vairs iespējama. Maksimālās iespējas bija vienkārši izmantots. Šī ēka ir lieliski iespēja attīstīties mūzikas skolai, mākslas skolai iespējams, ja tāds lēmums būs, tautas namam, visiem senioriem, kuriem šobrīd nebija kur pulcēties, visām NVO, kurām savas sanāksmes jārīko kaut kur kāds pārstāvs darba vietā strādā, ja? Visām nevalstiskajām organizācijām, pulciņiem, interešu izglītībai, lielisks telpas, beidzot ar šo ēkas iegādi. Mēs vismaz sākam attīstīties. Ja? Protams, jāturpina. Uzskatu, atgādināšu, ka LRA nosacītā pozīcijā ir tikai gadu. Un tiešām sākumā, ko es teiktu par neveiksmēm, kas neizdevās mums, manuprāt, liela kļūda, apvienotā Ozolnieku pagastu un Cenpagastu pārvalde. Kļūda un tās sekas mēs Ozolniekos jūtam un baudām šobrīd, ja, kā tas ir. Tas ir tieši tāds datos balstīts pareizs lēmums, kas ir nepareizs. Un pilotam ir daudz iespēju vai nu katapultēties, vai nu palūgt pasažieru palīdzību. Šeit ir dažādi varianti. Jā, tas, ka šis laikam ir pirmais budžets, kur es patiešām balsoju. Pa pirmo noteikti nebalsoju, otro ar smagu sirdi, bet beidzot mums pirmo reizi ir budžets, kurām investīcijām ir salīdzinoši liela līdzekļi paredzēti gan projektiem, gan ielu remontiem. Mums pat ir rezerves līdzekļi 300,000 apmērā. Uzskatu, ka tā ir tiešām izdevies izveidot saliedētu pozīciju, kurā patiešām katram ir tiesības izteikties, katru uzklausa, katrs var ne no varas pozīcijām, kā te dažreiz pasniedz, bet no kompromisiem. Un tāpēc es uzskatu, ka veiksme arī, ka mēs pēdējā gada laikā neesam pieņēmuši politiskus lēmumus, ar ko ļoti vicinājās kā karogu pirmajā gadā, ka tas ir politisks lēmums, te vajadzīga politiskā drosme. Es priecājos, es politiskos lēmumos nepiedalos. Tā, ko es vēl esmu atzīmējusi? Neizdevās atcelt teritoriālo reformu. Es patiešām domāju, ka to nevajadzēja. Neizdevās saglabāt Ozolnieku sakoptības līmeni. Jā. Jo tur atkal pamatā uzskatu kļūdaina abu kapitāla sabiedrību vadības, visa tā rotācija, maiņas un tā. Es tev laikam nemēdīju. Jā, jā. Es nezinu, tā bija Cāzars, tā bija visādi tie vadītāji un nāca un gāja, vienos, tad nevienos. Jā, es domāju, ka tas ir pa pamatu darbinieku atlaišanas un neizsvērta lēmumi, ja, un tagad mēs tās kļūdas sākam labot. Nu tā, tas no manas puses pārsvarā visu. Paldies, Dina, paldies. Uldis, jā. Jā, labdien visiem. Es šoreiz kājās pastāvēšu parunāšu. Pietiekami sēdēt, muguras sāk sāpēt. Kas ir izdevies? Man prieks, ka Jelgavas novada sabiedrība sāk mosties no tā dziļā ziemas miega. Es saņemu zvanus, kas nav labi Elejā. Es saņemu zvanus, ko dara JNKU. Es saņemu zvanus ar pašvaldības darbinieku, nevis zvanus, bet fotogrāfijas, kurās ir redzamas pašvaldības automašīnas brīvdienās. Jā, paldies, sabiedrība sāk mosties. Un par ko man stāsts? Tās lielās lietas, nav izmērāmas. Es par sīkumiem, jo visas lielās lietas veidojas no mazām lietām. Tauriņas kundze bija sajūsmā par budžetu. Es saku, tā ir naudas šķērdēšana. Piemērs. Hidrantu apkope. Jūs zināt, kas hidranti. Viena hidranta apkope izmaksā 100 eiro.
Mēs to samaksājam komunālajiem uzņēmumam. Tirgu cena. Cik? Tauriņas kundze, kas jūs runājās par budžetu, 30 eiro. Es tieši, viss kārtībā. Es vairāk par to... Es pabeigšu, jūs... Par to plānu, par to, kas ir paveikts, kas jūs... Jā. Par zādzību jūs runājāt, es arī parunāšu par zādzībām. Tad Zemgales veselības centrs. Ietaupījām 100 000 pagājušajā gadā. Nesamaksāja. Vienkārši kāds nobijās un nepaprasīja maksājumu. Mums ir plāns nākotnē ietaupīt vēl nedaudz, lai iegūtu papildus līdzekļus pašvaldībai, bet to mēs bišķi vēlāk izstāstīšu. Trešā lieta. Tika pieminēts Elējas Sarts. Jā, bija projekts. Un šajā brīdī mūsu koalīcija izjuka, jo mēs uzskatījām, ka tās izmaksas būvniecībai nesamērīgas, gandrīz 2 miljoni, šogad vēl 500 000. Un ieguldot šādu naudu, mēs ieguvām cik? Plus 8 vietas. Nu, kopā tagad tur 24 vietas. Tā ir? Nu, cik vairāk? Elējas Sarts ir pansionāts. Sociāls aprūpes centrs. Nu, rupi runāsim, gandrīz 100 000 par vienu vietu. Tādas ir tā situācija. Tagad Tauriņas kundzei par to manu zādzību. Tauriņas kundze runāja par manu zādzību. Es arī parunāšu par zādzību. Par ko ir stāsts? Kura? Tauriņas kundze teica par zādzību. Nē, viņa teica par zādzību. Mūsu tāds diskusijas tēma ir vairāk tiešām, kā jūs vērtējat tieši līdz šim brīdim, 2,5 gadus, kas jums veiksmīgi izdevies paveikt? Jā. Tātad... Jūs tā kā no perspektīvas, tieši kas izdevies? Par ko ir stāsts? Par zādzībām. Tā kā minēja zādzība, jūs nepārtraucat arī mani. Piekrītat? Es saprotu, ka pašvaldība finansē. Mēs vienkārši esam ierobežot laikā. Jūs turpināt runāt, viss kārtībā, vienkārši laikā. Tātad. Pašvaldībā rīkojās godīgi, jo īpašums tika nopirkts par tādu cenu, kādā to pārdeva viens īpašnieks otram īpašniekam. Tieši par tādu pašu cenu tika nopirkts īpašnieks. Tas, ka īpašnieks nevēlējās uzrādīt patieso darījumu vērtību, tur gan varētu skatīties, vai tā nav zādzība attiecībā uz sabiedrību. Par to ir stāsts. Un stāsti par to, ja runājam, tad runājam godīgi. Paldies! Tas bija tās lietas. Labi, paldies, Uldi. Jums, Gunār. Labdien vēlreiz. Es gribētu vērst uzmanību uz to, ka Nacionālā apvienība ir viena no tām, kas koalīcijā piedalās, un te jau kolēģi izstāstīja visu to, ko mēs jau esam izdarījuši. Un es domāju, ka mums arī labi veiksies arī turpmāk, un mēs panāksim visus iecerētos plānus, un arī nostrādāsim šajā koalīcijā vēl līdz nākušajām vēlēšanām. Gribētu tikai pieminēt, protams, ka notiek šie šķēršļu laušana, piemēram, tas pēdējais jau par bērnu dārza vajadzību Ozolnieku novadā vai nē, un tieši Ozolniekos. Es uzskatu, ka ir argumenti dažādi. Protams, ka dotajā brīdī demografiskās līkne iet uz leju. It kā bērnu skaits samazinās, bet redziet, kas paliet ir. Tad, kad viņš ies uz augšu, tad jau būs pa vēlu plānot bērndārzu. Viņš ir jābūvē tagad, lai ar tendenci, lai tiešām mūsu jaunās meitenes jau zinātu, ka viņu bērnam ir garantija bērndārzā, un nevis tā kā šodien daudzi tomēr meklē vietu. Tā ir mūsu prioritāte. Ja? Jūs zināt, es jau gribēju tikai pieminēt to, ka mēs no Nacionālās apvienības esam 2, bet pastīsimies uz mūsu tuvākajiem kaimiņiem Bausku. Ja? Viena partija saņēma vairāk kā 51 balsi. Un viņi var mierīgi un pret saviem vēlētājiem atskaitīties un pateikt, jā, mēs esam visi panākuši, jo tas, kas bija viņu programmā, viņi elementāri pieņem katru lēmumu un pilda to, par ko tauta ir nobalsojusi. Šodien mums ir viss jādara tā, kā mēs to varam izdarīt, ja? Vienojoties 4 partijas. Ja?
Nu jā, šis jautājums tāpēc ir pirmais. Tad kas, jūsuprāt, jums katram individuāli, arī pārstāvot to savu partiju, tad jūsuprāt ir izdevies paveikt līdz šim? Jā, mēs vairāk vai mazāk pārstāvam tomēr tās nacionālās vērtības. Iestājamies par to, ka kā uzņēmēji mēs vairāk vai mazāk cīnāmies par to, ka lai lauka ceļi tiktu vairāk būvēti, tā naudiņa pārdalīta, kas mums arī daļai ir izdevies, uzskatu, visi pārējie jautājumi, ko jau minēja, es neatkārtošos. Paldies. Labi, laiks iet ļoti ātri, ja mēs skatāmies tādā ziņā, kad jums ir 4 gadi, kad jūs varat būt šie vēstneši, deputāts tomēr ir tas, kas nes sabiedrības viedokli un ir atbildīgs par lēmumiem, kas tiek pieņemti. Un ir paliks tikai puse, palicis pat mazāk, jā? Tas termiņš, kurā brīdī jūs varat arī īstenot tās iedzīvotāju vēlmes un darboties. Tāpēc tas nākamais jautājums ir, ja mēs paskatījāmies, kas līdz šim ir darīts, ko jūs šeit šī neformālā sarunā ar iedzīvotājiem varētu teikt, kas tad būtu tās 3 lietas, 3 perspektīvas, uz ko jūs redzat, ko jūs tagad pēdējā 2. periodā vēlētos īstenot, realizēt? Jā, jo sākotnēji bija pieteikts Oskars Cīrulis, jā, kā pārstāvis. Tad, paskatāmies uz perspektīvā, jā, kas jūsuprāt ir tās lietas, ko jūs varētu šeit un tagad sēžot teikt, jā, es vēlos to izdarīt un es uz to vēlos virzīties. Jā, Vuldi. Jā, paldies. Tā kā būšu tagad pirmais, viss varēs runāt pēc manīm, nebūs nekāda pārmetuma. Pirmā lieta, tā ir Ozolnieku vidusskola. Laikā, kad Ozolnieku novads vēl bija atsevišķi no Jelgavas novada, viens no pēdējiem darbiem bija Ozolnieku vidusskolas paplašināšana, ieceres, un tā tas arī palikās. Šobrīd ir prioritāte kāda cita. Nav tā vidusskola, vismaz budžetā es prioritātes neredzu vidusskolu, kaut gan vidusskolā nākošgad nebūs, kur uzņemt jaunas klases. Otrā lieta, kas, manuprāt, ir sāpīga, ja, tā, ko es gribētu ļoti sakārtot, tā kā saimnieko Jelgavas novads ar liekiem tēriņiem tā ilgi nevar turēt. Šobrīd vēl ir 5 miljoni īpašumos, ko pārdot. Kas notiks, kad nebūs ko pārdot, kur mēs tos 5 miljonus dabūjam? Es neredzu atbildes. Iestādes jaunas aug kā sēnes. Un trešā lieta, kas man visiem patīk lepoties, es uztaisīju ceļu uz kapiem. TikTokā. Nē, es neko. Es vienkārši saku, mēs nevaram lepoties, es uztaisīju konkrētu ceļu. Mums ir jāspēj pamatot. Mēs šo ceļu uztaisījām tāpēc, ka tur visvairāk mašīnas brauc. Tur būs perspektīva. Mans sapnis, ka mēs varētu jebkuru lēmumu pamatot, kāpēc esam to izdarījuši, vai nebūtu tāda politiskā pieskaņa. Jā, paldies. Nē, Vasmaņa kungs man neskauž, vienkārši TikTokā nav tā auditorija, kas brauc uz kapiem. Paldies. Paldies, Uldi Ainār. Mēs fokusējamies, paldies. Tātad 3 lietas, kas ir tie 3 darbi, ja 3 tās lietas, ko jūs redzat, ko jūs kā lēmēji var deputāts tad pēdējā šī nākamā termiņā esat gatavs pieslēgties un īstenot? Jo tāda ļoti uzskaitāmā līmenī mēs principā redzam, kas mums šobrīd nāk priekšā, lai kā arī Ainār kungs uzsver, ka mēs Ozolnieku vidusskolu neko nedomājam. Šobrīd iet projektēšana, es ticu, ka šajā sasaukumā šo skolu siltinās. Tur būs siltināšanas projekts, kas būs gana vērienīgs un beidzot skolā spēs nodrošināt gaisa temperatūru ziemas periodā tādu, kas ir atbilst ministra kabineta noteikumiem. Šogad jāatzīst, tāda ir problēma. Skolā ir par vēsu, sūdzību ļoti daudz un skola ir jāsiltina. Un kāpēc tas nav darīts, nezinu, tur 11 gadus, kamēr tiek valstī izglītības to iestāžu siltināšana, nezinu, sarežģīts jautājums. Kas mums vēl priekšā no tādiem darbiem, ko mēs visticamāk šajā sasaukumā paveiksim? Visticamāk mēs iegādāsimies skolas ielu 4, būs mūzikas skolai telpas, visticamāk arī tur būs jāprojektē un jāsiltina. Un es ceru, ka šo ēkas iegādi paveiksim šajā sasaukumā un arī šajā sasaukumā šo ēku nosiltināsim. No tādiem lieliem darbiem, ko gribētos būvēt,
Vēlmju daudz, politiskās gribas maz. Es ceru, ka mēs šajā sasaukumā atradīsim kopsaucēju un teiksim jā vārdu Sveitas bērndārs piebūvēji, un to darbus mēs uzsāksim. Tas tā darbi 3, ja 3, es vēl kāds 4 zinātu, bet nu labi, 3. Jā, 3, šoreiz 3. Domē ir deputāti, kur ir uzņēmēji. Un uzņēmēji saprot, kā ir nopelnīt līdzekļus un kā ir viņus pēc tam izlietot. Un uzņēmējs, izlietojot savus resursus, vienmēr rīkosies saimnieciski. Pašvaldībai ir noteikts līdzekļu apjoms, par kuru lemj deputāti, un pašvaldības pirmais uzdevums būtu šos līdzekļus izlietot lietderīgi. Deputāti Tauriņi pieminēja kļūdu, pieminot, ka Cenu un Ozolnieku pagastu pārvalde apvienotā, ka tā ir kļūda, jo ozolnieki netiek apsaimniekot pienācīgi. Es uzskatu, ka tā nav kļūda, ka ir jāsaglabā apvienotā pārvalde, jo Ozolnieku novadā šīs pašas funkcijas, kuras šobrīd tiek veikts apvienotajā pagastu pārvaldē, šīs pašas funkcijas veica noteikts personas. Šo amatu skaits nav mainījies. Tas nozīmē, ka vai nu kompetence, vai nu līdzekļu trūkums, un tie iedzīvotāji, kuri skatās domas sēdes un komitejas sēdes, viņi zinās, par ko es runāju. Tātad tie ir ielu un ceļu uzturēšanas līdzekļi, kuri apvienotajā Ozolnieku un Cenu pagastā ir radikāli samazinājušies. Par šo samazinājumu maksā iedzīvotāji ar savu komfortu. Tas ir iemesls. Tātad pirmkārt vadības kompetence, kurā brīdī veikt kurus darbus. Otrakārt līdzekļi, jo bieži vien viņi neveic darbus laikā, jo baidās, ka pārtērēs tos līdzekļus, to resursu, kurš ir atvēlēts uzturēšanai. Un Ozolnieku Cenu pagastu iedzīvotāji vislabāk zina, kā tas ir ziemas periodā. Jūs jau šeit pārsvarā ir iedzīvotāji, kuri ikdienā ir aktīvi, kuri arī iesaistās dažādos čatos, un čatā jau ir ļoti viegli lasīt to, ka Ozolniekos atkal ir netīras ielas, bet tam ir iemesli, ne jau apvienotā pārvalde, bet gan personālijas, pirmkārt, kuras pieņem lēmums, un otrkārt personālijas, kuras pieņem lēmums atbilstoši tam finansējumam, kurš tiek piešķirts. Lūdzu. Jā, droši. Tātad uzturot ceļus būtisks ir finansējums. Tātad uzturēšana pēc savas būtības nozīmē ko? Ka mēs nevis sākam veikt darbus, kad jau ir sniegs uzsnidzis un piebraukts, bet mēs prognozējam, un sāls tiek kaisīts pirms uzsnigšanas, veidojās putra, kuru pēc puteņa, jo puteņa laikā tīrīt nav jēgas, kuru pēc tam tiek notīrīta. Mēs jau iedzinamies tehniskās detaļās, bet šī ir atbilde uz jūsu jautājumu. Tātad vispirms kļūda ir samazinot līdzekļus uzturēšanai, un ja klātsoši uzskata, ka tā nav kļūda, tad nevajag raudāt par to, ka ceļi tiek slikti uzturēti. Tātad tā ir mūsu izvēle. Tā ir esošās koalīcijas izvēle samazināt apjomu, un ceļus var uzturēt tādā līmenī, kādā ir pieejams resurss. Tas, ka tur bija problēmas ar iepirkumu, ka bija novēlots, tā ir taisnība, bet arī ar šo novēlēto iepirkumu šos ceļus varēja uzturēt. Andrej, mums būs otrā daļā diskusijas sadaļa. Pafokusēm uz tam 3 lietām, kas jūsuprāt ir tās, ko... Jā. Es pieminēšu šos 2 projektus. Tātad pirmā lieta ir globāli. Viņi nebūs definējami vienā projektā. Tātad liederīga pašvaldības resursu izlietošana. Otrais punkts ir skolas iela 4B. Es uz šādiem pirkumiem skatos un viņus analizēju no pozīcijas, kurā es pieļauju, ka es būtu tā persona, kurai jāpieņem šis lēmums. Un globāli runājot, es piekrītu šī objekta iegādē. Es darītu visu, lai šo objektu iegādātos, bet šo objektu iegādājoties, mums ir jāapzinās, kādas būs kopīgās izmaksas, kāda ir liederīgā platība. Mēs noskaidrojām jau domas sēdē, ka no 2200 kvadrātmetriem, kur ir izvietot 5 stāvos,
Mums nav zinām, kāda ir būves platība, kur varēs reāli izmantot pēc kvadratūras. To neviens nepateica. Mums ir zināms, ka aptuvenās izmaksas varētu būt starp 1,5 un 2,5 tūkstošiem eiro par 1 kvadrātmetru remontiem. Bet neviens nav nodefinējis tās vajadzības, vismaz opozīcija to nezina. Iespējams, ka pozīcijā ir visi skaitļi skaidri, bet mēs par to neesam informēti. Vai iedzīvotāji ir informēti? Es to nevaru jums atbildēt. Tātad šai būvēji vispirms vajadzēja noteikt būves stāvokli un aprēķinu pa punktiem, kāda remonta darbi jāveic. Tātad jumts ir plakans, lifta telpas neatbilstošs, ēka nav siltināta, logu nomaiņa būs nepieciešama, visas iekšējās komunikācijas apkure, kanalizācija, ūdensvada nomaiņa. Ar to visu jārēķinās. Un tad, veicot aprēķinu, kādas būs kopējās izmaksas tuvāko 5 gadu laikā vai 7 gadu laikā atjaunošanai šī objekta, mēs varētu pieņemt lēmumu, varbūt muzikas skolas vajadzībām mums ir piemērojama vienstāvīga būve šajā tautas nama rajonā, uzreiz izveidojot, jo šobrīd jau resurss ir pieejams. Ja mums būs resurss 5-6 miljoni, eventuāli pieejams skolas 4B labiekārtošanai, tad mums jau ir pieejami šie resursi arī būvniecībai. Tātad tas ir un bērndārs. Jā, trešā lieta bērndārs. Bērndārs būvniecība būtu pamatojumi pie nosacījuma, ka šo bērndārzu mēs novietojam citā vietā. Jo tas, protams, ir smieklīgi daudziem, ja? Ir pieņemami risināt ceļu infrastruktūras jautājumus, tad, kad mēs uzbūvēsim. Tas ir izskanēja domas sēdē. Ja būs problēma ar piebraucējiem ceļiem, mēs pēc tam risināsim. Kāpēc mums risināt pēc tam, atstāt risināšanai jautājumu, kurš šobrīd jau ir skaidrs? Kurš ir braucis pa Alejas ielu, kurš ir pārvietojies pa Jelgavas ielu? Viņiem ir skaidrs, ka šo plūsmu plus 1000 automašīnas dienā, 1000 automašīnu pārbrauciens, 250 bērni, tas ir 250 mašīnas, kuras brauc vienā virzienā, turp, atpakaļ, un brauc arī bērniem pakaļ. Tātad tie 1000, vismaz 1000 pārbraucienu nereiķinot darbiniekus. Andri, jā. Tātad tās 3 lietas, jā, tās 3 lietas, kur ir atslēgas jautājumi. Protams, domas priekšsēdētājs minēja, ka viss novads nav tikai ozolnieki. Šobrīd mēs esam ozolnieku cenu apvienotajā. Jā, un šis arī pasākums, kuru apmeklēt visi Jelgavas nodiedzīvotāji. Tā kā tie, kas atbrauc, tie arī izvēlēs šo laiku pavadīt šeit. Paldies, Andri. Ilze, dodamies tālāk. Kas tad jūsuprāt ir tās 3? Mūsuprāt, 3 svarīgākās lietas ir, zinot, ka Jelgavas novadā šobrīd ir 3 vidusskolas, kas ir Elejā, Kalnciem vidusskola, kas atrodas Valgunas pagastā un Ozolnieku vidusskolā. Pirmais, es ceru, ka mēs izpratīsim un spēsim nodrošināt, lai arī bērniem ir iespēja turpināt vidējo izglītību šajās 3 vidusskolās. Otra lieta ir par šiem ceļiem. Ja mums izdevās piešķirt 500 000, lai katrā pagastā tiku atjaunoti Grānas ceļi, tad es ļoti ceru, ka arī mēs spēsim atrast vienošanos un arī turpmāk būs iespēja katru gadu ieguldīt vismaz vienā no Grānas ceļiem, lai to atjaunotu un uzturētu, jo ceļi ir būtiskākais jautājums, ko tiekoties ar iedzīvotājiem, kas tiek minēts. Un trešā lieta ir tā, ka mums joprojām ir ļoti daudz degradēto teritoriju un nesakārtot nekustamo īpašumu, kad mums ir jāsakārto šī vide un jāsaprot arī gala revizija par to, cik un kādi nekustamie īpašumi ir vajadzīgi pašvaldībām funkciju nodrošināšanai un kas ir tas, ko mēs tālāk varam jau virzīt uz uzņēmē darbību. Un es vēl gribu pieminēt 4. lietu, kas mums būtu svarīga. Šobrīd atkal aktualizējies jautājums par nākamo administratīvu teritoriālo reformu. Līdz ar to es gribētu saprast arī iedzīvotāju viedokli un pieņemt šo lēmumu par to, vai mēs redzam 29. gadā kopīgu pašvaldību ar valsts pilsētu Jelgavas. Paldies. Paldies, Ilze. Dina? Ļoti, ļoti gribētu, ka izdotos pietuvināties vismaz projekta līmenī
tilta atjaunošanai, kas kādreiz ir bijis aiz Ozolnieka vidusskolas, tur, kur ir Trošu tilts, tur ir bijis kārtīgs tilts, tādējādi izdotos tad uzcelt, ja nav dzirdēts, uzcelt tajā vietā, savienot, iznāk Rīgas šoseja ar Kalnciem šoseju, neiebraucot Ozolnieko, zināmā veidā apveceļš, samazinot gan skolēnu autobusu maršrutu garums, gan to plūsmu, kas iet tieši caur skolas ielu, jo nav vēl viens pieslēgums Rīgas šosejai. Tas būtu ļoti liels ieguldījums, ja to izdotos izdarīt kaut vai nākamajā sasaukumā. Otra lieta, ko vajadzētu izdarīt, mums vēl paspēt sakārtot atkritumu apsaimniekošanas jautājumu. Ozolniekos mēs esam šķirošanas fanātiķi. Mēs patiešām, bet tas negāja tik ilgi. Es atceros, kā mēs ņēmāmies ar to, kas mums tā klīnēra un viss, un kā mēs tur tagad ko. Bet patiešām tagad es pilnīgi manu ar entuziasmu visi savas plasmas un kartonus un stiklus šķiro. Un tagad aktuālais tas jautājums par tiem bioatkritumiem. Es zinu, ka tur šķēpus lauž un privātu mājām tāda ir pozīcija un atkal dzīvokļu māju iedzīvotājiem tāda. Mums tas jautājums būs jāatrisina. Ja? Mums viņš būs jāatrisina. Un mazākā mērogā jau kā ozolniekiem ļoti, ļoti gribētos, ka mēs izdarītu to, ka ozolnieku pagasta simbolika, ģērbonis tiktu izveidots. Mēs jau pieņēmām domē lēmumu formāli, ja, ka novadā paliek Jelgavas bijušais ģērbonis, bet bijušais Ozolnieku ģērbonis paliek par pagasta ģērboni. Diemžēl tas jautājums nav izdarīts. Līdz galam nav neiesniegts heraldikas komisijā. Kāpēc es tik droši to saku? Bija iniciatīva no jauniešiem. Mana meita personīgā mazākā mācās Ogres tehnikumā, un līderu programmā bija ideja tātad Ozolnieku aplim tātad veidot vai noformēm vai to vizuālo tēlu, izstrādāt projektu tādu atpazīstam. Un tad vienkārši arī izrādījās, ka nav mums oficiāla Ozolnieku pagasta ģērbonis. To mēs varētu paspēt izdarīt šajā sasaukumā. Jā, un skolas iela 4B, skaista, renovēta, kultūras centrs, biblioteka, tālmācības vidusskola, mūzikas mākslas skola, ideāla māja. Paldies, Dina, jums paldies. Oskar. Labdien. Jūs izvairījāties no jautājuma, kura sākotnēji bija jāizvelk, bet okei. Mēs ķeramies, esam ierobežot bišķiņu laikā. Tātad, kas, jūsuprāt, ir tās trīs lietas, ko varat teikt, ka jā, nākamajā periodā mēs pie šī ķeramies klāt un īstenojam? Es domāju, ka mēs turpināsim kā sauksim šo sasaukumu, ja, kur esam apvienot kā jaunā teritorijā. Es domāju, turpināsim atbalsta ceļus atbalstīt, jo iepriekšējos sasaukumos mēs ceļus atbalstījām mazāk. Man ļoti liels prieks, ka mēs esam vienojušies par pagājušajā gadā par papildus 500,000 tīri grānsceļiem, kā arī tika īstenoti daudz dubultās firmas apstrādes ceļi. Varbūt nebija lieli garumi, bet tik un tā. Katrā pagastā tika veidot kāds ceļš, kas tika sakārtots, un ir arī pārējošie projekti. Dzird? Viss kārtībā, ja? Okay. Jā. Tagad arī pārējošie projekti, arī daļi, kas ir divgadīgie bija un arī jaunie, kur arī šogad tiks attīstīts arī dubultās firmas apstrāde visā Jelgavas novadā. Man liels prieks, ka mēs kā koalīcija esam vienojušies un īstenojam Zaļnieku kultūras nama renovāciju, kā arī tiek pabeigts jau iet finiša taisnē arī Elejas sards, lai kāds tur peripēties mums negāja. Protams, es personīgi nāku pilnīgi no Jelgavas novada, apvienošanās
posmā, kur mums tika piespiedai salauzti un aprecēti ar 2 teritorijām, veidojot jaunu teritoriju ziņā novadu, Jelgavas novadu. Es saprotu Ozolniekus, jo es personīgi uzskatu Ozolniekus kā pilsētvides teritoriju. Tas nav, tur ir savādāka specifika nekā pagastos. Un jāsaprot to, ka cilvēku blīvums, kas tur dzīvo, ir ļoti blīvi, un līdz ar to tur ir ļoti savādāk jāskatās to visu. Bet, kas saistīts, ja mēs runājam par Ozolniekiem, man liels prieks, ka notiek, es viņu saucu pat, ko mēs pērkam? Skolas iela. Jā, skolas, es nezinu adresi vienkārši. Skolas iela B. Man liels prieks par to, man ļoti liels prieks par bērndārzu runājot, es ātri. Jā, es vienkārši par tām 3 lietām fokusēt. Kas ir tās 3 lietas, ko jūs esat... Viss jau atkārtojās. Bērndārs, Ozolniekos, tas nenozīmē, ka mēs viņu būvējam, bija piešķirt budžetu 80,000 pārprojektēšanai un sabiedriskai apspriešanai. Ja jūs runājat par manu viedokli, es būtu gatavs, ja mēs varētu atļauties arī Ozolnieku piebūvu uztaisīt. Jo es redzu, ka Jelgavas novadā ir 3 vidusskolas un tās 3 vidusskolām jāpaliek. Un viena no tā ir Ozolniekos. Un tās baumas vai kaut kas, kas tiek velsts, kad Ozolniekos nebūs vidusskola, tas ir pilnīgās muļķības. Mans viedoklis, ka viņiem jāpaliek un jāattīstās. Un tas arī viss, es domāju, nekarēšu laiku, es aiziešu demagoģijā. Nē, ļoti labi, tad tās 3 lietas, jo mēs jau šeit esam un jūs dzirdam. Ceļi, izglītība, tas, kas saistīts ar, ja mēs aizskatām Ozolniekus, tā ir vidusskolas piebūve, bērndārs, tas jāskatās, protams, visos lielos projektos apspriešana, tas tikai sadarbībā mums ar iedzīvotājiem. Un trešo varētu tādu teikt par pieminekļiem. Ka Nacionālā apvienības uzskata, ka mums jāapkopo pieminekļi, kas ir mūsu senčiem, tas ir leģionāriem un aizstāvjiem, un tos vajag apkopot informāciju, un Jelgavas novadam jāsāk rūpēties par viņiem. Paldies. Paldies, Oskar. Jā, pirmā šī pasākuma sadaļa ir šī saruna ar deputātiem, bet otrajā pusotru stundu garumā saruna būs dzīvās sarunas ar deputātiem mums šeit ar jums aktuāliem jautājumiem, tāpēc es jums šobrīd dalībnieku skatītājiem, klausītājiem mikrofonu nedošu. Bet mēs esam arī šeit, tāpēc, kad visu laiku skan arī sabiedrībā tas viedoklis, ka tā iedzīvotāja līdzdalība ir tik zema. Ko darīt, ja? Saka, iedzīvotāji līdzdalība ir zema. Un tad tas nākamais tāds noslēdzošais jautājums, ja teikums, ko es jums gribētu uzdot. Iedzīvotāja līdzdalība ir, tad iedzīvotāja līdzdalība Jelgavas novadā ir, un papildiniet šo teikumu. Kas, jūsuprāt, ir iedzīvotāja līdzdalība Jelgavas novadā, un kādai tai vajadzētu izskatīties? Brīvprātīgi piespiedu kārtā. Jā, Oskar, kā jūs domājat? Tātad iedzīvotāja līdzdalība Jelgavas novadā ir? Pirmajām grūtākajām. Iedzīvotāja līdzdalība tas ir nebūt vienaldzīgam par savu vidi, par to, ko tu dzīvo, un aizstāvēt savas tradīcijas un savas vietējās kopienas vēlmes. Es domāju, ka iedzīvotāja līdzdalība tas ir izteikt un nekaunēties par savu viedokli, par saviem mērķiem un vērsties pie deputātiem, pie jebkura. Jebkurš deputāts mēs pārstāvam noteiktus vēlētājus un teikt to, ko vēlās īstenot. Bet jāsaprot to, ka nevienmēr visu var īstenot uzreiz uz sitienu. Tas ir darbs, tas ir ilgtermiņā jāskatās, un to, ko mēs varam izdarīt, to mēs varam izdarīt kopā. Paldies, Oskar. Paldies jums. Dina? Līdzdalība ir pienākums. Pienākums pirmkārt ejam uz vēlēšanām. Es būtu par to zīmogs vai atzīmēt obligātā kārtā visiem vēlēšanas vecumā jāpiedalās. Nepiedalījies, pēc tam lūdzu. Vienalga, administratīvais sods vai vienalga, tas ir pienākums. Un tas ir tiesības, protams, tiesības vēlēt, tikt ievēlētam. Un tās ir tiesības nekurnēt tikai mājās
virtuvē, pie galda, bet es saku vispirms, nākam uz vēlēšanām un pēc tam strādājam tālāk, jo mēs šis sastāvs esam to vēlētāji, kas nebija slinki produkts. Ja? Mēs esam sabiedrības spoguls, un tieši tādi mēs droši vien arī esam kašķīgi, un daži pragmatiski, daži emocionāli un visādi. Bet ja mums visi nākt uz vēlēšanām, nevajadzētu nekādas iedzīvotāju padomas, ja? Jo mēs jau esam, jūs mums tikko te deleģējāt pirms 2 gadiem. Tad iedzīvotāju līdzdalība ir pienākums. Ilze, kā jums liekas? Tātad iedzīvotāju līdzdalība Jelgavas novadā ir ļoti atšķirīga, bet viņa viennozīmīgi ir. Un šeit nav svarīgi lielais iedzīvotāju skaits, kas iesaistās. Un es varu teikt tikai to, ka iedzīvotāji arī varbūt mazās grupās sanākot kopā var izdarīt ļoti lielas lietas. Mums ir neskaitāmi projekti un piemēri jau sākot no 2006. gada, kad iedzīvotāji savas iniciatīvas ir izrādījuši. Un, protams, gribas, lai iedzīvotāji iesaistās vairāk, bet, manuprāt, mums visiem kopā ir nepieciešams šis kopīgais atbalsts, jo nevienmēr tam ir vajadzīga nauda, bet vienmēr ir vajadzīgs būt kopā un saprast, ka tas, ko ir izdarījuši iedzīvotāji, ir tas, kas viņiem ir visvairāk vajadzīgs. Un lai mums pietiek spēki ieklausīties tais vajadzībās. Paldies, Ilze. Es uzskatu, ka Jelgavas novada iedzīvotāju līdzdalība ir pietiekama, jo iedzīvotājiem ir jāiesaistās procesos, un viņi iesaistās tajā brīdī, kad ir problēma, kuru pašvaldība, kā izpildvaras orgāns, nerealizē pienācīgā kvalitātē. Un iedzīvotāji to uz šo reaģē. Mēdz būt arī tā, ka valsts struktūra vienības rīkojās neatbilstoši iedzīvotāju interesēm. Uzskatāms piemērs ir pasts. Pārmetums deputātiem, pat gribētu aizstāvēt domas priekšsēdētāji. Viņam bija pārmetumi, ka iedzīvotāji nav informēti par Ozolnieku pasta nodaļas slēgšanu. Pilnīgi nepamatots, jo deputāti un dome kopumā nebija informēti par to. Un iedzīvotāja rīcība šajā situācijā ir ar daudz lielāku spēku, kā spētu rīkoties doma, jo domas lēmums šādā situācijā saglabāt pasta nodaļu, viņš pat nebūtu saistošs, jo tas ir valsts uzņēmums, un valsts uzņēmums organizē savu darbību atbilstoši saimnieciskiem kritērijiem. Un šeit mēs varētu diskutēt, kāpēc pasts šobrīd ir tik nespējīgs, un ka viņiem ir jāslēdz pasta nodaļas. Valsts uzņēmums, kur rokās bija pilnīgi viss šis sektors pēdējo 30 gadu laikā, kurā brīdī tika pazaudēta tā iespēja nopelnīt, monopols nosacītais. Privātu uzņēmējiem tas neesmu es nevarēšu atbildēt. Pašvaldība nebija informēta. Jā. Šos jautājumus mums noteikti būs iespēja pie kafijas izrunāt. Tad, Andri, jūs sakat, ka tā ir pietiekama. Līdzdalība ir pietiekama, jo piespiest iedzīvotājs būt aktīviem. Mēs nevaram. Piespiest iedzīvotājs nākt uz vēlēšanām. Es domāju, mēs arī nevaram. Tas tikai parāda iedzīvotāju vajadzības. Un, ja iedzīvotājiem ir vajadzības, bet viņš nenāk uz vēlēšanām, tas nozīmē, ka viņam nav pietiekams briedums. Viņš tam nav gatavs. Ir iedzīvotāji, kuriem neko no pašvaldības nevajag. Pilnīgi neko nevajag. Viņi pašpietiekami. Paldies, un, ja viņš nenāk uz vēlēšanām, ko mēs viņam varam pārmest? Pēdējais mums minūtes. Un tad, Madara, tad iedzīvotāju līdzdalība Jelgavas novadā ir? Kopā darīšana, un kopā iešana un kopā domāšana. Un zem tiem vārdiem es domāju iedzīvotāju padomi, lai kādi bijuši mums viedokļi, tas arī parāda, kas ir mūsu dažādību domē. Mēs pagājušo gadu mēģinājām šādu nolikumu pieņemt par to, ka mums būtu iedzīvotāju padomis vajadzīgs. Neguvām vairākumu, turpinām diskusijas. Es ceru, ka mēs ar otru piegājienu to paveiksim, un tas tuvākajās mēnešos būs domas dienas kārtībā šis jautājums. Jā, nevienu nevar piespiest pulcēties un darboties un domāt kopā, bet mums ir jādod instruments, kurā iedzīvotājiem ir iespēja, kuri grib
Un ir pagasti, kuros grib, un ir pagasti, kuros negrib. Un tajos, kura grib, varbūt būs ātrāk saliedēta kopiena, kopīgās vērtību stiprināšanas, kopīgu darbu darīšanas, kopīgas domāšanas. Un citos būs vēlāk, citos varbūt nebūs nekad, bet kopā nākšana, man liekas, ir atslēgas vārds saliedētai un ilgstošai mūsu kopienai. Paldies, Madar. Uldi? Jā, paldies. Bija dažādi viedokļi. Es uzskatu, ka līdzdalība, jebkur, tas ir katra personiskais laiks, un kam viņš atvēl šo laiku savai ģimenei vai darbībai cita labā, tas ir katra personiskā izvēle. Piedalāmies, nepiedalāmies, tur nav nekāda pārmetuma. Es minēšu 2 piemērus. Atceramies kolektīvais iesniegums par dažādiem ūdens saimniecības tarifiem Jelgavas novadā. Bija iedzīvotāja līdzdalībā, kāda bija pašvaldības vadības rīcība, neļāva pat iedzīvotāju pārstāvim uzstāties domas sēdē. Ja ir iedzīvotāji aktīvi savākuši parakstus, ļausim tak viņiem izteikties. Otrs piemērs, tas pats ūdens saimniecības tarifs. Vēl joprojām ir vecais. Ozolnieki maksā laikam 80 centus, Jelgava maksā €60. Un kāpēc? Tāpēc, ka aktīvi iedzīvotāji veica saraksti ar regulātoru, ar konkurences padomi, atklāja nepilnības JNKU iesniegtajos dokumentos un vēl joprojām. Mums ir vecais tarifs. Jāsaka paldies pat cilvēkiem, ka ir aktīvi cilvēki, kas ziedo savu laiku un no tā iegūst visa sabiedrība. Paldies, Uldi. Liels paldies jums par to, ka jūs šo darat, kad jūs esat lēmēji ar Jelgavas novadā un kad jūs startējat vēlēšanās un kad iedzīvotājiem uzticās. Līdz ar to šī pirmā saruna daļa ir beigusies. Aplausi mūsu deputātiem.